Esiet sveicināti raidījumā Stāvokļa jautājums. Šovakar kopā ar jums būšu es, raidījuma vadītāja Baiba Saulīte, un mēs šovakar viesojamies pie Stankēviča ģimenes, kuriem augstu stāvokli sabiedrībā, un mēs viņiem palīdzēsim šo stāvokli mainīt. Tātad jūs esat gatavi ļaut pārveidot savu plašo, skaisto kamīnu zāli. Kādas ir jūsu fantāzijas? Kādu jūs to vēlētos redzēt? Vai man ir tādas fantāzijas? Labi, tagad jums būs jāizvācas uz kādu nedēļu, lai mēs varam ķerties pie darba. Mēs brauksim pie radiem uz Belostoku. Saša, kā tu domā pārveidot šo kamīnu zāli? Tā man liekas, ka ļoti daudz izmaiņas nav kardinālas veicamas, ja? Un mēs vienkārši drusciņi pamainīsim toņus, lietas dažas samainīsim vietām kaut kā. Un vecās lietas mēs dažas arī atstāsim, kas viņiem mīļ lietiņas. Tā. Nu ko, netērēsim laiku, ķersimies pie darba. Kā jūs jūtaties viesojoties pie saviem radiem Belostokā? Labi, un tagad ķersimies pie lietas. Kādu jūs vēlētos redzēt savu lielo, plašo kamīnu zāli? Es gribētu kaut ko zilu, un lai būtu perlamutra lustra. Ja, brūntoni arī vajag kaut kādu rūtainu grīdu. Kas varbūt jūs tā nepatīkami pārsteigtu? Puķis nevajag, Puķis nevajag. Baudiet vēl atlikušās dienas, un tad būs pārsteigums. Tas brīdis ir klāt. Aicināsim Stankēviča ģimeni novērtēt un priecāties par stāvokļu pārmaiņām. Nu, lūk jums. Nē, man patīk. Fantastiski. Fantastiski. Kā jūs to panācāt? Man trūkst vārdu. Tik daudz brūno toņu. Un zilas kastes. Reku Malgaža, tavu kaķi arī. Mani kaķiši, mīts. Nē, paldies. Tagad mēs varēsim aicināt ciemiņus, lai dievjās. Lieliski. Un pudeles. Paldies.